Pēc ilgākā pārtraukuma esmu atgriezies ar video no rakšanas. Tā kā pēdējā laikā, galīgi laika brīvā nav, visu laiku kaut kur jābrauc, kaut kādi darbi, malka jāgatavo, priekš ziemas jau saulaicīgi, ļoti daudz darbi. No rīta izskatījās, ka arī nekas nesanāks no rakšanās, jo lija lietus, bet, pēc brīdi viss mainījās, brīžiem uzspīd saulīt, lietus nav, vējiņš, ļoti patīkams laiks. Atskrēju uz sev praktiski jaunu vietu, vienreiz jau te biju, ar 2 kompanioniem, atradumi praktiski nekādi, bet, čujs man lika atgriezties, intuīcija lika atgriezties. Ir cilvēki, kas ir pieredzējuši man intuīciju, ka nevelti man uz mežiem velk, uz konkrētām vietām, ja velk uz turien iekšējs aicinājums, tā tad tur kaut kas ir. Un neesmu kārtēreiz kļūdījos. Atskrēju. Pirms tam bija šitāds cirvīs brīnišķīgs. Vesels, jā, atradu. Tad, grūti pateikt, kas ir šitas. Interesanti lieta. Nešķiet, bija aizmugurīt no vācu karabīnas, K98. 8. Un bija arī turpat poga, tā, kas iet cauri lainai, aizslēga izrādīšanai. Riņķot te ir slikti, tāpēc, ka ir paši redzēt, iziet cauri nevar, bet tai vietā, jāskatās vēl. Gan jau varbūt pats K98 metrs. Tad atradās karotīte, misiņa apsudrabota, bez iniciāļiem un marķējumiem. Kaut kāds misiņa brīnums. Tas ir alumīni iekšā misiņš spīd, jā. Tas vēl tāds. Korķīšu, man te ir ļoti daudz. Kaut kas vēl pakaviņš. Tos es ņemu, vienmēr. Arī no zirga mutēli. Nazītis salauzu, diemžēl. Ar ragas paliem. Bet, arī klasmīts no nazīti. Jā. Bet, ne par to ir stāsts. Ir stāsts par šo burtiski zem lapām. Mums ir un saliekts. Mums ir deformēts MP40. Jā, deformēts MP40. Neko, meklējam tālāk. Līdz vēlākam, kam būs kaut kas, rādīšu. Tā, pagāju kādu gabalu uz priekšu, atradās munīcija. Tur bija munīcija. Un tur bija tā MPška. Puse, diemžēl, jā, pagājis priekšu un signāliši un izlīd, lūk. Izskatās pēc brauniņa. FN22. Tā. Dzelzs kaut kāds ir. Nekas dišs, bet, ir. Labi, meklējam tālāk.